Jānis Staris jau otro gadu desmitu vada vienu no veiksmīgākajām ražotnēm Latgalē – Latvijas finieru meitas uzņēmumu Verems, kas ražo bērzas aplāksni. Un ne jau šādu tādu. Mēs šeit Rēzeknes novadā, Lejas Ančupānos, ražojam vislielākos bērzas aplākšanas pasaulē. Rūpnīcas koklaukumā redzami tikai bērzi, jo tikai bērzi der tādām industriālām vajadzībām, kādām produkti top te blakus Rēzeknei. Pasaulē tiek ražots ļoti daudz aplākšņu no dažādām koku sugām, bet bērzas aplāksnes no tām visām izceļas ar īpaši labiem stiprības rādītājiem. Bērzas aplāksnim ir vislabākās mehāniskās īpašības, svara, blīvuma un stiprības attiecība. Un tāpēc bērzas aplāksnis ir tāds tehnisks materiāls. No aplākšņa var būvēt automašīnas, lidmašīnas, kuģus un var būvēt arī laivas. Lielākā lidmašīna pasaulē, jebkad izgatavotā, ir tikusi izgatavota no bērzas aplākšņa. 47. gadā Amerikā. Veselu vienu reizi esot lidojusi. Detaļas lidmašīnām Verems gan negatavo, taču kuģos un automašīnās viņu produkciju atradīsiet gan. Taču ceļš līdz tam sākas te, kur krājas sazāģētie bērzi, un acu priekšā kliedējas mīts par to, ka Latvija ārzemēm māk pārdot vien koku kā vienkāršu izejmateriālu. Tieši te sākas ceļš uz pievienotās vērtības piešķiršanu mūsu bērziem. Tagad aiziesim, apskatīsimies, kā tas viss notiek. Šeit mēs esam atnākuši uz šķirošanas līnijas operatoru vadības kabīni. Tātad notiek 3 dimensiju katra baļķa skanēšana, kad viņš iet pa līniju, un attiecīgi tad iegūts rezultāts par konkrētu kravu. Es atbildu par kvalitāti tieši, lai tiešām tiktu viss izvērtēts pēc visām instrukcijām. Un mēs esam neatkarīgā uzmērīšanas firmā. Neatkarīgs uzmērītājs mums dod garantiju, ka šis mērījuma rezultāts nebūs ticis ietekmēts ne no pārdevēja, ne no pircēja puses. Brāķietis baļķis krīt atsevišķā, teiksim, kabatā. Tad tiek bēžšķira un āku lasēt atkal citā kabatā, kas tiek arī padots uz ražošanu. Un tā arī uz skarīti notiek. Krava pabeigta. Mūsu rūpnīca ir diezgan liela, vismaz priekš Latvijas mēroga, un ja mēs reizi gadā gribam izstaigāt visas rūpnīcas telpas, lai pārliecinātos par to stāvokli, tad ar 8 stundu vienu darbu dienu diemžēl nepietiek. Jānis ir diplomēts meža inženieris, studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas meža fakultātē. Savu specialitāti es izvēlējos tāpēc, ka es negribēju strādāt rūpnīcā. Bet ļoti apmierināts esmu, ka ir tā sanācis, ka es esmu tieši rūpnīcā. Verems aizsākās kā vienkāršs bērza finieru kluču iepirkšanas punkts, bet lielākās pārmaiņas piedzīvoja, kad iespējas Latgalē saskatītā galvenais sadarbības partneris Latvijas finieris, kas nopirka un ievērojami paplašināja uzņēmumu. 2000. gadā Latvijas finieris nopirka tā saukto jauno gaļas kombinātu, kurš bija uzbūvēts kā gaļas kombināts, bet pēc Padomju Savienības sabrušanas tā arī nesāka darboties. Tās ir ēkas, kurās pašlaik atrodas finieru sagatavošanas iecirknis un žāvēšanas cehs. Nu gan jau ilgus gadus cūku vietā te smaržo, vai kā šajā gadījumā pie īpašā baseina saudabīgi smako, koks. Koksne ir jāuzsilda, lai baļķa vidū temperatūra būtu ne mazāka par 20 grādiem, un arī koki iegūst mērcēšanas rezultātā lielāku mitrumu un vieglāk lobās.
var iegūt kvalitatīvāku lobīto finieri. Kad bērs pamatīgi izmiekšķējies un sasilis, tas tiek izņemts no vannām un var sākties nākošais pārstrādes procesa posms. Īpaši asi asmeņi pamatīgos stumbrus dažās sekundēs pārvērš smalkās loksnēs, kas iesaukti par skaidu. Nekavējoties svaigi izcepto loksni gaida pārbaude ar lāzeru staru. Tas palīdz atbrīvoties no brāķētajām skaidas daļām. Tad ceļš caur iespaidīgu žāvētavu, kas ļauj atbrīvoties no mitruma. Tam seko skaidas stiķēšana, līmēšana, paviesošanās iespaidīgajā presē, un tad jau var sākties arī griešanas, slīpēšanas un citi pēcapstrādes darbi, kas galu galā bērzam ļauj pārtapt vērama gala produkcijā – lielformāta saplāksnī. Veremi saviem klientiem pārsvarā piegādā jau gatavas detaļas, nevis formāta saplāksni, bet jau ar dažādiem frēzējumiem, urbumiem, gatavas detaļas, piemēram, šo konkrēto detaļu vāti piekabju ražotājs uzreiz iemontēs smagās automašīnas lielajā piekabē. Šis te arī ir saplāksnis, iespējams mūsējais. Viņš ir ar dubļiem. Ja nomazgātu, tad varētu redzēt, vai tas ir mūsējis vai nav mūsējis. Pieprasījums pēc mūsu saplākšņa ir pat lielāks nekā mūsu iespējamās ražošanas jauda. Pašlaik mēs ražojam vairāk nekā 100% no rūpnīcas plānotās teorētiskās jaudas. Tomēr viss varēja būt pavisam citādāk. Iespējams, arī jūsu mājās gultas matraces gulst uz līstēm, kuras te ražoja līdz pat 2007. gadam. Šī produkcija droši vien priecēja jūs un nevienu 100 rūpnīcas darbinieku. Taču ar laiku uzņēmumam darbietilpīgā mēbeļu detaļu ražošana kļuva gluži vai par nepanesamu nastu. Bija periods, kad Verems nodarbināja vairāk nekā 1000 strādājošās. Šajā laikā mēs ražojām tādus ļoti darbietilpīgus produktus, kā līmētās mēbeļu detaļas, kura katra bija vairākas reizes no visām pusēm ar rokām jāpārcelā, jāaptausita un bija zeme mehanizācijas pakāpe. Un Latvijas finieris jau šajā pirms krīzes periodā saprata, ka ar pieaugošām darba algām mēs ar Ķīnas ražotājiem konkurēt, protams, ka nespēsim. Tieši tādēļ īsi pirms ekonomiskās krīzes sākuma tika radīts rūpnīcas jaunais spārns, kur uzbūvēšana un piepildīšana ar iekārtām izmaksāja gan arī 19 miljonus latu. Zāģis ir austriešu, slīdmašīna ir no Šveices, šķirotājs ir no Itālijas, un viena daļa iekārtu mēs atkal varam lepoties, ka ir mūsu pašu. Viena daļa iekārtu ir arī Latvijas finieru iekārtu rūpnīcas ražot. Nauda netika žēlota ne iekārtām, ne jaunā korpusa izbūvei. Gribējās, lai skaisti ir ne tikai vizuāli, bet arī ideiski. Mēs savu rūpnīcu esam uzbūvējuši no koka. Mēs esam ar savu piemēru pierādījuši, ka Latvijā var veiksmīgi būvēt rūpnieciskās ēkas no koka. Kādreiz ugunsdzēsēji mums negribēja piekrist, bet tomēr mēs kopīgi spējām nonākt pie atziņas, ka koks ir ļoti labs materiāls un arī uguns izturīgs, un pat uguns izturīgāks nekā metāls. Rūpnīcu mēs esam būvējuši tādu, kurā mums pašiem patiktu strādāt. Taču tad nāca ekonomiskā krīze, no kuras izvairīties nespēja arī no pat jaunos vaipstus guvušais Verems. Veremam ļoti smags bija 2009. gads, kad nācās ļoti daudz cilvēkus atbrīvot no darba, un mums nācās ņemt piespiedu bezalgas atvaļinājumus, bet jau 2010. gada sākumā tirgus sāk aktivizēties, un pašlaik mēs strādājam 4 maiņās,
7 dienas nedēļā. Interesanti, ka atšķirībā no daudziem citiem krīzes sekmīgi pārdzīvojušajiem uzņēmumiem, Verems apgalvo, pārprofilēšanās un jaunās ražotnes izveide, ņemot kredītu, ir bijis nevis uzņēmumu smacējošs solis, bet gan pareizākā izvēle, kuras augļi redzami šobrīd. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs tomēr uzbūvējām jaunu rūpnīcu un spējam ražot pašlaik pasaules tirgu konkurēt spēju produktu. Un, ja mēs šīs lielās investīcijas nebūtu veikuši, tad iespējams, ka mūsu vairs nebūtu. Sācis kā bērza finieru kluču iepirkšanas laukums, uzņēmums Verems Lejas Ančupānos nokļuvis par pasaules mēroga lielformāta saplākšņu ražotāju. Mazam cilvēkam gribās kaut ko lielu, un tāpēc mēs ražojam vislielāko saplākšņu. Šeit mēs esam nonākuši līdz finieru sagatavošanas iecirknim, kur nepilna formāta finieri tiek sastiķēti kopā paralēli šķiedrām, lai iegūtu mums nepieciešamo līmēšanai 7x13 pēdu formāta finieri. Šī ir nevis nepamatota lielummānija, bet gan loģisks solis konkurences cīņā. Lai arī Latvijas mērogiem Verems uzskatāms par lielu ražotni, Eiropas, kur nu vēl pasaules mērogā, tas nebūtu tā nav. Tādēļ svarīgi bija atrast savu nišu, lai cīnītos ar sīvākajiem konkurentiem, kas meklējami Somijā un Krievijā. Krievija tradicionāli ir ļoti liels bērzu saplākšņu ražotājs, bet Krievijā tiek ražoti pārsvarā standarta produkti lielos apjomos. Tika nolemts sākt ražot šo liela formāta nestandarta saplāksni, lai mēs būtu atšķirīgi no citiem konkurentiem. Mūsu saplākšņus mēs piegādājam ļoti dažādiem pircējiem. Mēs sagatavojam smagu auto piekabju grīdām detaļas vai arī mazākām piekabēm, piemēram, zirgu piekabēm. Zirgi ļoti labprāt mīņājas par mūsu saplāksni. Ir ļoti kvalitatīvi betonēšanas spēļi no mūsu saplākšņa. Ir arī eksotiskāki pielietošanas veidi, kā piemēram siera kastes. Siers ir ļoti smags materiāls un izrādās citi materiāli nespēja siera spiedienu izturēt. Un siera kastes tiek taisītas no bērza saplākšņa. Šeit mēs esam laboratorijā, un laboratorija ir, protams, ļoti svarīga vieta rūpnīcā, kur notiek regulāra mūsu ražoto saplākšņu kvalitātes kontrole. Mēs pārbaudām līmējuma stiprība kvalitāti, kas tiek pārbaudīts ar stiepes bīdas paņēmienu šādiem te paraugiem. Mēs atliekam nedēļā 4 loksnes, kuras pārbaudām uz stiprību. Kā arī laboratorijā veic ikdienišķas mērījumus, piemēram, kādi finieriem biezumi, kādi mitrumi viņiem ir, vai tiem pašiem saplākšņiem kādi biezumi ir un citas dažādas lietas, kas ir nepieciešamas ražošanai. Parasti viss ir kārtībā, kaut kādi izņēmumi gadās, ka paraugam iekšā nepamanīs kāds defektiņš, ir bijis zariņš un taisnī vietā, kur viņš salūz, bet tāda nopietna problēma mums nav bijis. Mums ir tādi pircēji, kuri brauc pie mums un veikt auditus, un šie mūsu klienti mums par prieku ir atzinīgi novērtējuši, un šajos auditos mēs esam arī daudz ko iemācījušies. Sarežģītākais produkts, ko mēs ražojam, kuru pašlaik mēs būsim izgājuši certifikāciju, ir saucamais šiplai saplāksnis, kuru izmanto
sašķidrinātās gāzes fedēja kuģu būvē. Tur ir ļoti īpašas prasības. Mēs, protams, esam lepni, ka mums būs izdevies iegūt certifikātu, kas atļaus piegādāt mūsu ražoto saplāksni Korejas kuģu būvētavām. Ražojot lielāko saplāksni pasaulē, Verems ir arī lielākais darba devējs savā reģionā. Šobrīd te 4 maiņās kopumā strādā vairāk nekā 300 cilvēku, un katru no tiem vaigā pazīst arī Jānis Stars, šī uzņēmuma ilgadējais vadītājs. Agrāk gan tā nebija. Laikā, kad tika ražoti daudz darbietilpīgāki izstrādājumi, Verem ražotnē diennaktī muģēja pat 1000 cilvēku. Taču arī šajā ziņā krīze visu salika pa plauktiņiem. Atšķirībā no ekonomiskā buma perioda, kad jauni darbinieki nāca un vecie pamet uzņēmumu turpat vai katru dienu, tagad šāda staigāšana jau kļuvusi par retumu. Pagājušā gadā pie mums nomainījās tikai 5 darbinieki, un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi labi. Mēs maksājam saviem darbiniekiem algas augstākas nekā vidēji mūsu nozarei, mūsu reģionā, un esam lepni par to, ka pie mums strādā vislabākie darbinieki, un tāpēc mēs varam ražot vislabāko saplāksni. Vietumis rūpnīcā manāmas saudabīgas izkārtnes ar prognozēto un sasniegto rezultātu, kā arī darbinieku uzvārdiem, kuri uzstādījuši jaunus ražības rekordus. Lai stimulētu savus darbiniekus, mēs viņus izceļam, un par jauniem rekordiem darbinieki tiek prēmēti arī ar naudas prēmijām. Tāpat īpaša siena veltīta darbinieku prasmju uzskaitību. Lai ražošana varētu raiti noritēt un ražošanu netraucētu tādi apstākļi, kā piemēram darbinieku slimības, un varētu dot iespēju mūsu darbiniekiem doties arī atvaļinājumos, tad uzņēmumā tiek veicināta tā sauktā blakus profesiju apgūšana. Ja, piemēram, stiķēšanas iekārtas operators apgūst slīpēšanas operatora profesiju, tad tas tiek novērtēts kā labs pasākums. Un mēs esam izveidojuši tabulu, kurā katram cilvēkam ir parādīts, ko un cik labi viņš prot darīt. Un labākie tiek godināti attiecīgi. Šeit mēs varam redzēt, ka, piemēram, Igors Šerigins prot līmēt un labinēt saplāksni, kā arī sagatavot līmes. Daļa šo ideju aizgūtas Japānā, kur Jānis arī pārliecinājies, ka viņa personīgie biznesa pamatprincipi, ar kuriem dzīvots visu uzņēmēju mūžu, bijuši gaužām pareizi. Es pirms dažiem gadiem biju kursos Japānā. Noslēguma prezentācijā mēs secinājām, ka šīs gudrās ražošanas vadības sistēmas ietver sevī tikai to pašu, ko mums jau bērnībā ir tēvi un vectēvi mācījuši. Iekārto savu darba vietu un tur ir to tīru. Viss, vairāk tur nekā nav. Ko mums ir mācījuši vecāki, tas ir arī jāievēro, jārealizē dzīvē. Es vienmēr esmu centies būt godīgs. Un es uzskatu, es piekrītu nesen lasītam rakstam, kad autors minēja, kad viņam tika piedāvāts uzrakstīt grāmatu par biznesa ētiku. Viņš bija atbildējis, nav tādas biznesa ētikas. Vienkārši nav, tikai viena ētika. Un, ja mēs neesam godīgi personīgajā dzīvē, tad mēs nevaram būt godīgi arī biznesā.
Kā dzimuši līvānieti, kas lielu daļu dzīves aizvadīs Rēzeknes pusē, Jāni kaitina runas, kas noraksta Latgali kā bezcerīgu reģionu. Sajūtas ir ļoti sliktas šādos brīžos, jo Latgalē cilvēki nebūtu nav savādāki kā citos Latvijas reģionos un citās zemēs. Ir objektīvi apstākļi, kāpēc Latgale ir mazāk strauji attīstījusies. Pirmkārt, tas ir attālums no ostām, no Rīgas, neliels iedzīvotāju blīvums un smagāks pagātnes mantojums un neveiksmīga privatizācija. Pierobežā dzīvojošiem noteikti redzot, kas notiek ar muitu, ka vislabāk dzīvo kontrabandisti, nevar rasties ilūzija, ka varētu kaut ko sasniegt ar godīgu darbu. Un tas ir Latvijas valsts uzdevums šīs lietas sakārtot, tā lai nebūtu uz robežas kontrabanda, lai visi vienādi Latvijā maksātu nodokļus, lai nebūtu Latvijā ēnu ekonomika. Pēc pierādījumiem, ka latgalieši ne ar ko nav sliktāki par pārējiem, nekur tālu nav jāmeklē, saka Jānis. Atliek tik paskatīties uz Vērema komandas veiksmes stāstu. Mūsu uzņēmums veiksmīgi darbojoties apliecina, ka var Latgalē veiksmīgi darboties un Latgales cilvēki var būt ļoti labi darbinieki. Izmantojot šo potenciālu, Verems uzstādījis arī atbilstoši augstus mērķus nākotnes attīstībai un ir apņēmības pilns tos realizēt, šajā ceļā cerams, iedvesmojot arī citus. Mūsu lielais mērķis ir kļūt par labāko bērzas aplākšņa ražotāja un ar to saistīto pakalpojumu sniedzēja nosaukumu pasaulē. Un tas ir reāli sasniedzami? Protams, mēs tam tuvojamies.